Jūs tikai stāstiet 1/10 daļu no savām sūdzībām, ļoti bieži aiziet pa nepareizo taku, ja? Jo bieži vien tās sūdzības īstenībā ir savstarpēji saistītas. Un ja mēs skatāmies, tad mēs mēģinām, ir kaut kāda viena problēma, tā kā apgriezt tā piramīda, tā mazā problēmiņa, kas ir neatrisināta, viņa veido to apgriezto piramīdas efektu, ka veidojas jaunas sūdzības. Un bieži vien tas iemesls ir viens, emocionālā plāna kakla daļa. Tātad ir viena teorija, ka ja sāpes ir ķermeņa priekšpusē, tas ir bailes par nākotni, attiecīgi tur kurā tur daļā. Mugurpus ir mūsu pagātne, un tā kā sāli ir tā kā tagadne, ja? Tagadne, kā jūs saprotat, retāk sāp nekā nākotne vai pagātne. Un kakla daļa, es teikšu tā, ka ir diezgan augsta tā latiņa uzlikt un ir sajūta, ka nav atbalsta no citiem vai citi cilvēki jūs nesaprot. Tā ir viena problēma bieži vien. Kaut kādi sarūktinājumi bieži vien ir kakla daļas problēmas. Trauksme un tāda, kā to varēs teikt, ka gribas cīnīties, bet cilvēks ir labi audzināts un necīnās. Ja? Tas ir biežākais, kas tiek minēts no emocionālām problēmām. Ja mums ir doma, un mēs nevēlamies, tas ir tā, es domāju, ka jāiet ir ēst, bet saku, neiešu, ka tik nepieņemos varētu, tad organismā aiziet stress, vai arī man ir vēlēšanās un es nedaru. Ja? Tad ir doma vēlēšanās izdara. Patiesībā, ja mēs dzīvojam tā, mēs varam teikt, ka es to darīšu tad un tad, ja? Es nezinu, es tagad sakrāšu naudu, pēc gada sākšu celt tur māju, ja? Bet tas ir kaut kāds plāniņš. Problēma ir tā, ka mums bieži vien ir domas, un mēs sabīstamies un nedaram, un tad mēs sākam dusmoties uz sevi un citiem. Kāpēc dzīve tik nežēlīga, kāpēc viņi mums ielika kaut kādā tādā situācijā, ja? Ir tas bioloģiskais pulkstenis, kā organismam ir jāstrādā, un šeit ir tas ielikts, kurās stundās, kas ir jādara, lai mēs būtu veseli. Un ja mēs darām ne tajā laikā, ne to, ko mūsu bioloģiskais pulkstenis prasa, tad mēs arī aizejam stresā. Tas nav stress, organismam stress nav tikai mūsu konflikts kaut kāds, ja? Organisma stress ir adaptācijas sistēma, mums var būt nekomfortabla temperatūra apkārt, un tas ir stress, ja? Mums var būt, es nezinu, par augstu, par karstu tur ēdiens, ja? Mums ir laika joslas mainās un tā tālāk, un tas arī organismam stress. Ķīnas medicīnā izmanto akupunktūras punktus, kurus arī mēs izmantojam, ja mēs ņemam lietišķo kinezioloģiju, tad lietišķā kinezioloģija testē, vai problēma ir muskulī, vai problēma ir cīpslā, vai problēma ir pretējā muskulī, vai problēma ir skriemelī, vai problēma ir, tur, es saku, ir ļoti daudz, un akupunktūra ir viena no tām, ko lietišķā kinezioloģija var izmantot, drusku savādāk neievadot adatu, bet atgriežot organismā līdzsvaru. Uzlieciet rokas šitā uz sāniem sev, saspiežam tā stipri un 3 reizi ieelpu pret rokām. Iedomājieties, ka jums ir ar cipulām bija sānos vairāk lietas. Vēl ir arī tā, ka tam grūžkurvim tā diafragma iet uz leju, ribas iet uz sāniem un atverās vislielākā plaušu virsma un izelpā visi iet kopā. Un ja mēs neelpojam pleciem, šis ir viens no vingrojumiem, kas tiek reklamēts, kā rekomendēts pie stresiem. Ja? Mēs arī zinām, ka ļoti daudz, kam ir publiskas uzstāšanās, vēl viņi ātri pēlpo, nomierinās un tad viņi iet uzstāties. Tas ir tas, kā atgriezt sevi līdzsvarā, ja ir stress. Kaut kā vieglāk, izrādās ribas vēl nebija noņemts. Ja? Un tagad mēs paskatāmies, atcerieties, viņš nevarēja, viņam neturējās kaklas kriemeļu, kakla muskuļi, pastiet uz leju. Ja? Ir labāk? Ja? Uz aizmuguri. Viņš izdarīja ļoti vienkāršas lietas šoreiz, ja? Viņš vienkārši sāka pareizāk elpot, drusku pastiepa augšējo trapeci un patiesībā atgriez sevi līdzsvarā. Jautājums, cik noturēsies, ja? Ir tā, ka mēs varam testēt, vai problēma ir pēdā vēl palikusi vai nē, un ir tā, ka uz aizmuguri pastiepa, uz pirkstgaliem nostājies, uz aizmuguri, labi, uz pēdu ārmulām nostājies. Un paliek vājš uz ārmulām, tas nozīmē, ka viens muskulis nestrādā uz papēžiem. Turies uz papēžiem viņš vispār neturās. Un uz iekšmalām. Uz iekšmalām ir ok. Tas nozīmē, ka ir problēmas ar kreiso kāju. Es diagnosticēju, tagad es diagnosticēšu otru kāju. Uz pirkstgaliem ir labi, uz ārmulām, uz iekšmalām.
un uz papēžiem. Tad problēmas ir ar gastroknēmiju. Mēs vienkārši, ja mēs tā notestējam, mēs varam pateikt, kādas problēmas ir palikušas apakšstilbu muskuļos, kuri negatīvi ietekmē pēdas, kuras savukārt ietekmē arī negatīvi. Bet ja mēs kopumā skatāmies, tad mums iznāca gan strukturālas problēmas, ja, problēmas pēdās, kuras joprojām nav atrisinātas līdz galam, ja. Mums iznāca problēmas ar elpošanu, bet atgriežot elpošanu, aizgāja problēmas ar kakludaļu, ja, tāpēc, kad atslogojās šie muskuļi, jo viņi bija pārspringuši. Un, ja pareizi elpo, pazūd trauksme, jo, ja ir trauksme, ir bailes, tad pareizi elpojot, viņi pazūd. Ja ir tiekami panikas lēkmes, ja viņi var saņemties un pēlpot 5 minūtes, mierīgi šādi, ja uztaisīt vingrojumu, tad bez visiem medikamentiem pazudīs panikas lēkme. Un tie, kuri tā omīti var neņemt galvā, ja viņa šādi elpo, ja ne ar pleciem, viņa arī mierīgāk skatās uz pasauli, viņai neaizķersies tie visi, kaut kādas, es nezinu, skatās tur televizoru, vēl kaut ko, ja ir kaut kādas negācijas, viņas fons ir labāks, viņa ir stiprāka emocionāli. Tā ir tās lietas, ko mēs varam izmainīt. Šeit arī ir problēmiņa ar to, ka šī daļa ir par taisnu, ja, un zinot, ka par taisnu veidojas skoliozi, ir manuālā terapijā ir mobilizācijas un manipulācijas. Manipulācijas ir tas, kā krakšķina, ja? Es nekrakšķināju, es dot mobilizācijas, tā kā ņemot vērā ieelpu, izelpu, lēnām to skrienot, tā kā bišķi pabīdu. Viņš jau nebīdās par centimetru, viņš tur par dažiem milimetriem. Patiesībā es pabīdītu vienu skrienu un tie muskuļi ieslēdzās. Ir tā? Tagad ir labāk? Ja? Nu, kāda problēma? Man šeit sāp nedēļu. Jā, ir kaut kas saistīts ar meridiānu punktiem, tad ar vislielāko varbūtību patiesībā ir jāmeklē arī kaut kādos meridiānu punktos tās atbildes. Ja? Un, ja ir piere, tad visbiežāk ir šis uz aizmuguri, kas jūta paliek stiprs, ja? Uz aizmuguri vājš, un te es uzspiežu uz aizmuguri, un paliek stiprs. Un šī pusē es nevaru pateikt uz aizmuguri. Es nevaru gluži, tur, kur ir muskuļu problēma, tur ir vienkāršāk, jo tur mēs notestējam visu. Šeit mēs varam uzlikt terapeitisko lokalizāciju. Labi, šis muskulis tātad ir stiprs. Mēs uzliekam terapeitisko lokalizāciju uz tās vietas, kas sāp, ja, pirkstī, uz aizmuguri. Un muskulis paliek vājš, ja, tas nozīmē, ka tur ir problēma. Un es uzlieku šitā punktiņa provokāciju, ja šito punktiņu mēs pastrādāsim, vai viņam pazdīs galvas sāpes uz aizmuguri. Viņš paliek stiprs, ja? Tas nozīmē, ka, ja tu masēsi šo te punktu, šis te punktiņš starp 4. un 5. pirkstu šinī vietā, viņš ir tāds viens no universāliem punktiem, viņš ir saistīts ar galvas sāpēm un galvas sāpēm priekšpusē, ja? Un savukārt, ja pakausī sāp, tad šis var būt punktiņš, bet var notestēt, ja mēs testējam, mēs varam notestēt, jo ja mēs ņemam otrādāk, ja mēs testējam šādi uz aizmuguri vājš, un mēs testējam vai atstājam pirkstu. Mēs testējam vai šīs rokas uz aizmuguri, reciet, šī roka nedod uzlabojumu, tikai labā roka dod uzlabojumu. Kinezioloģijā ir pozitīvi tas, ka es varu notestēt, man nav jāizdomā labā vai kreisā roka, es varu notestēt, ka viņa gadījumā šis akupunktūras punkts uz labās rokas vajadzētu viņam līdzēt šim te punktam. Vai tas ir pietiekami, grūti teikt, pamasē un rīt izstāstīs. Ja? No kinezioloģijas viedokļa ir tā, ka rētas ir aktīvas un neaktīvas, un dažreiz rētas ir aktīvas, un tad, kad viņas ir aktīvas, viņas savelk un traucē kaut kur pilnīgi citur. Ja mēs velkam, es nezinu, paņemam palagu un velkam aiz vienu stūrīšu, tad visi citu stūrīši arī pārvietojas, un tāpēc varbūt rēti, piemēram, uz pēdas, bet traucēt kaklu daļu vai otrādi, ja? Tas nav svarīgi. Un tā kā tev ir rēts, pats jūti, kā izmainās. Tad šobrīd izskatās, ka rētu dēļ ir, ko mēs vēl varam patestēt. Izdrošināt. Uz augšu paspied. Jūti, nevari uz augšu paspied. Jūti grūti uzliec savienu rokas, bet neliekot. Uz augšu paspied. Ja? Jūti, kā mainās. Ja? Šis ir tāds gadījums, ka šobrīd rēta ir aktīva un te var izmantot traumēlu ziedi, pasmērēt, var vienkārši pateikot. Jo, ja rēta ir tāda, ka dažreiz cilvēki saka, es neskaros pats klāt un nevienam neļaujos skarties klāt, tas nozīmē, ka viņi ir aktīvi, ka viņi nepatika. Bet ja mēs ņemam rētu un viņa
tā brīvi kustās visā garumā, ja, tad viņa nav aktīva, bet ja viņa kustās un kaut kur ir fiksēta, viņa nekustās, tas nozīmē, ka viņa ietekmē negatīvu ķermeni. Tāpēc ir ļoti svarīgi pēc operācijām ātrāk sākt visādus tur kustības un tā tālāk rezultāts būs labāks nekā, jo ilgāk mēs kaut ko fiksējam, jo lielāk rētauda.